Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Paļāvība vētras laikā. Šodienas rakstu vieta. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi. Neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Jo šī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju, sacīdams: Nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķeizara priekšā un redzi, Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts, mūs izmetīs kādā salā. Apustuļu darbi, 27. nodaļa, 22. līdz 24. pants. Šodienas pārdomas. Pāvils atradās uz kuģa, kas nonāca lielā vētrā. Vētra turpinājās vairākas dienas un bija tik mežonīga, ka kuģa apkalpe bija zaudējusi visas cerības izdzīvot. Uz kuģa valdīja izmisums un bezcerība, bet ne visi tai pakļāvās. Mēs lasām, ka Pāvils nostājās un ar drošu pārliecību pasludināja Dieva plānu, kurš ne tikai deva cerību tajā brīdī, bet arī piepildījās. Dzīves ceļā būs miera laiki, kad klusumā varēs ieklausīties Dieva vēstī, taču būs arī vētras. Apņemies noticēt, ka tieši tāpat kā Pāvils, arī tu spēj sadzirdēt Dieva plānu pat vislielākajā vētrā. Apzinies, ka Dieva apsolījumi Bībelē satur labo vēsti, kas dod cerību un risinājumu visās dzīves situācijās. Prasi, lai Svētais Gars uzrāda tev rakstu vietas, uz kurām balstīt savu ticību. Draugs, cerību uz Dievu nepamet kaunā, un ticībā stāvēdams tu iemantosi apsolījumu. Šodienas lūkšana. Tēvs, es pateicos, ka tu savā mīlestībā runā man saprotamā veidā. Paldies, ka pat lielās vētrās es spēju sadzirdēt tavus norādījumus. Es apņemos nezaudēt drosmi un ticībā pasludināt tava vārda apsolījumus. Paldies, ka rādi man glābšanas ceļu. Jēzus vārdā. Āmen.